Nu, dāmas un kungi, tieši tā kā stāstīts, šajā rītā mums ir arī viesi, un tie ir Riga Regēji, un šoreiz Horence pats ciemos. Labs rīts! Čau, labrīt visiem, brāļi un māsas! Super, šis jau ierasti dzirdēts no tavas puses, Horence. Kā iesācies gads? Gads ir iesācies kolosāli, gads ir jaudīgi, jā, kur nu vēl jaudīgāk, un jācer, ka šis te gads būs krietni foršāks par iepriekšējo, būs mazāk asaru, vairāk prieku un smieklu. Vai tu katru gadu gaidi ar tādu sajūtu, ka šis varētu būt labākais gads un ceri tā? Vai tu kāpj iekšā ar tādu sajūtu, lai šis ir jaudīgākais, foršākais gads? Zini, kā es cenšos, lai katra diena ir jaudīgākā no visām iespējamām, un atceramies, ka varbūt tas tāds rīta atgādinājums, ka katru dienu pasaulē 1 līdz 1,2 miljonu nepamostās. Mēs esam pamodušies, mēs esam šeit kolosāli, uzsmaidam un daram. Šis ir ļoti, ļoti skaists tāds skats uz dzīvi, es teikšu tā. Man liekas, ar tādu domu arī jāceļ. Nav jau variantu, precīzi. Klau, mums nav variantu, mums vajag tevi izaicināt ātri, pirms mēs runājam par visām svarīgajām lietām. Uz tādu aktivitāti ir nosaukuma Kas tev skan. Tu būsi šī gada pirmais viesis, kurš mums to dara. Jā, tu atklāji mums 2026. gada Kas tev skan aktivitāti. Jāmin mūzika tātad. Jā. Jāsauc tas, ko tu dzirdi, mums tur skan aptuveni 10 sekundes, katrs gabaliņš, līdz ko tu saproti dziesmu, uzreiz. Kas tas varētu būt? Dziesmas nosaukums dar izpildītājs, abi divi varianti, jā? Nav obligāti jāsauc abi, viens no jā, es sapratu kaut kāds mājiens. Precīzi. Un ja nu gadījumā tu nezini to dziesmu galīgi, saki labāk uzreiz, ejam tālāk, ja? Jo tev būs minūte, cik tad tu paspēsi tajā minūtē atminēt, tik arī ieskaitam dziesmas. Sarunāts. Ja? Nu tad startējam. 3, 2, 1, lūdzu! Jā, šo es zinu. Horence un Singapūras satīns. 50 man, aiziet. Aerosmith. Jā, ir. Ejam tālāk. Zinu, bet nezinu. Labi, ejam tālāk. Kauperpuikas? Jā, Kauperpuikas, karnivālu jūt, precīzi. Nu, Dons Krūts jau. Ejam tālāk. Kaut kas baigi dzirdēts. Labi, šitais varbūt ir dzirdēts. Pēdējais skandarbs kādreiz. YouTube? Nē, bet Stings. Tas ir ar visu polīzi. Arī Briti. Tā izējām cauri ātri sarakstam. Tātad, cik mums te ir sanācis? Mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dziesmas. Tas ir tīri ok. Nu, pagaidām šai gadā labākais. Tas ir labākais, absolūti labākais rezultāts. Ar to tevi arī sveicam, ierindosim tevi numuru 1 sarakstā, skatīsimies, kā ies pārējiem, bet tagad gan ķeramies klāt tam stāstam, ko tu nes šodien līdzi. Ar visu Riga Regēju, Vero Koko stāst lūdzu, kas tur ir paslēpies tajā visā kopā ar visu Raimondu Paulu? Jā, kopā ar visu Raimondu Paulu. Es gribētu atgādināt, ka mums ir jākļūst drosmīgākiem un ne tik kautrīgiem, jo, lai kā es gribētu pateikt, ka šī te pasaule pieder ģeniālajiem vai talantīgajiem vai kā savādāk, tomēr tā pieder drosmīgajiem, tiem, kuri ņem un dara. Un es arī nolēmu ņemt un darīt un uzrunāt Raimondu Paulu, vai mēs drīkstam ieskaņot viņa dziesmu. Vera Koko, viņš ir dziesmas autors, Jānis Peters teksta autors, un maestro labvēlīgi piekrita, un tad es uzreiz izdarīju nākamo soli. Es teicu, maestro, bet vai jūs varētu lūdzu iespēlēt klaveru? Jebko, ko jūs nospēlēsiet, būs kolosāli. Un viņš atkal piekrita. Super. Nu, un tā, mēs esam veiksmīgi sadarbojušies ar maestro tieši par godu viņa 90. dzimšanas dienai. Nu, ņemiet par labu. Man liekas, ka dziesma ir izdevusies, forša, interesanta. It sevišķi beigu daļa ir tāda savādāka nekā Dāldera versijā 1980. gadā. Ieskaņot 82. gadā jau iznāca platināts pie puikām. Ļoti iespaidīgi. Es tik gribu saprast, ar kādu pirmo tekstu tu
devies pie maestro. Nu, tā kā, sveiki, mēs gribam ieskaņot šo. Vai kā tas parasti notiek, jo uzrunāt maestro, man liekas, nav nemaz tik vienkārši. Nē, maestro uzrunāt nav tik vienkārši, jūs nevariet tā piezvanīt un čau, mēs te gribētu, jā. Bet es atradu dažādas sviras, kā nokļūt līdz maestro, par kurām es neatklāšu, lai arī pārējie nenošpiko. Bet vienu lietu es varu pateikt, ka maestro ir ļoti liels armēņu draugs, un viņš ir bijis daudz reizes Armēnijā, un pat cik man ir armēņu saknes, tad mums bija diezgan tāda jauka komunikācija. Super. Es domāju, noklausāmies skaņdarbu un pēc tam arī paturpināsim. Aiziet, klausamies. Riga Regē, Vera Koko, tagad radio tev aiziet. Nu sakiet, ko tur darīt? Riga Regē, Vera Koko, tagad radio tev. Nu, absolūti jūsu skaņās, es teikšu, tiešām. Jūsu skaņās tāds vaibīgs, apreibinošs, mazliet ļoti mūsdienīgs arī skanējums. Es ceru, ka mēs esam spēruši nākamo soli savā daļradē, un mums arī pavisam drīz gaidāms liels koncerts 23. janvārī Jelgavā, Balerijā. Būs jaudīgi, būs ciemiņi, viesi, un arī koncerta nosaukums ir ļoti zīmīgs gads un 3 dienas, jo tieši sanāk 20. janvārī pirms gada aizgāja mans draugs un Riga Regē dibinātājs Ints Ķergalvs, aka Space. Tā kā es ceru, ka viņš priecājās, uzlūkojot mūs no augšas. Es domāju, pilnīgi noteikti. Un, Horen, paldies, ka jūs tiešām turpināt nest to savu vārdu tālāk un uz priekšu, un arī šādā veidā godinot Speisu. Atgriežoties pie dziesmas nosaukuma, Vera Koko. Tātad, oriģināla versijā Petera kungs to bija noraksturojis tātad kaut ko tādu apreibinošu, mazliet vilinošu, ja ne konkrēti uz personu kādu skatoties. Bet, ja mēs paņemam mūsdienu pasauli, vai mēs kaut kur varam sastapt kādu Vera Koko? Un kas tavuprāt varētu būt Vera Koko mūsdienās? Vera Koko, es domāju, ir kaut kāds maģisks personāžs, un šai te gadījumā, pa cik tuvojās maestro 90 gadu jubileja, es gribētu teikt, ka varbūt Vera Koko varētu būt tas īpašību kopums, ko pārstāv maestro, jo es jau vairāk kārt esmu teicis, ka man liekas, mums ir ļoti paveicies, ka mums ir tāds maestro, no kura mēs varētu tik daudz iemācīties, jo kuram gan nebūtu vajadzīga īpašība talants, kuram gan nebūtu vajadzīga asprātība, darba spējas, laba veselība un ilgs mūžs, un viņam ir ļoti daudz kolosālas īpašības, un es gribētu teikt, ka jā, tiem, kuriem ir paveicies viņu iepazīt klātienē un tuvāk, viņam ir gaišas un fantastiskas un ļoti interesantas domas, un tieši tas viņu padara par maestro, tieši tas viņu padara par numuru 1 un par cilvēku, kur grūti iedomāties. Katrā kultūrā droši vien ir kāds Raimonds Pauls. Vai ne? Leģenda. Leģenda, jā. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka viņa muzikālā darbība ir tikai aizberga redzamā puse, bet viņa mentālā darbība un tas, cik viņš plaši raugās uz pasauli, es novēlu visiem paņemt kaut kādu daļiņu no maestro. Bieži vien es mēdzu apjautāt mūziķus, uzdodot vienu konkrētu jautājumu, arī tev labprāt to pajautāšu. Vai ir sajūta, ka kaut kas šobrīd pietrūkst Latvijas mūzikā, un kas tas varētu būt? Latvijas mūzikā pietrūkst tas, kas pietrūkst vispār mūsdienu pasaulē. Tas ir spilgtas, jaudīgas personības ar viedokli, ar redzējumu, ar kaut ko absolūti novatorisku un drosmīgi. Tas, ko es teicu, pasauli groziet kā gribiet, pieder drosmīgajiem, tie, kuri ņem un dara, nevis sēž un visu mūžu domā. Man liekas, ka tu esi tāds, Horen. Man liekas, ka Riga Regē arī Es cenšos būt, tāpēc jau par to mēs visi, es domāju, cenšamies tādi. Būt kādam sanāk labāk, kādam netik labi. Kā saka maestro, tad, ne visas dziesmas izdodās. Dažas sanāk labāk, dažas netik labi. Un to dzirdēt no viņa ir tā interesanti. Vai ne? Gribas piekrist. Laikam, jā, gribas piekrist un gribas teikt, kā, bet jums taču. Jā. Jā. Tas ir maestro. Tas ir maestro. Esat jūs, Riga Regē, paldies, Horen, ka tu šorīt paviesojies pie mums ciemos. Tavs novēlējums visai Latvijas tautai 2026. Mans novēlējums visai Latvijas tautai ir skatieties uz maestro un
iemantojiet kādu mazu daļiņu no viņa īpašībām, un tad mums visiem dzīve kļūs kolosālāka, krāsaināka, labāka, līksmāka, un es nezinu, kādu tur vēl. Ejam uz priekšu. Lai top. Lai top. Paldies, liels. Tiekamies nākamreiz. Čau, jauku dienu. Čau. Radio tev.